Labdien! Nereti tieši vārds sadegt ir tas, ko dzejnieki un citi cilvēki lieto, lai filozofiski raksturotu mīlestību un pilnasnīgi nodzīvotu dzīvi. Bet varbūt, ka šim vārdam sadegt ir arī kāds mazāk filozofisks skaidrojums, un mēģināšu ar jums to šodien apskatīt. Tātad, pirmkārt, kas ir sadegšana? Sadegšana ir jebkura materiāla reakcija ar skābekli. Un tā var būt gan mums tīkama izklaidei, piemēram, Jāņu ugunskurs vai salūti, kā arī dažos gadījumos pavisam nepatīkama, kā ugunsgrēki vai dažādi oksidēšanās procesi, kas ir piemēram, dzelzs rūsēšana vai cilvēku vai jebkuru materiālu novecošanās. Novecoties var dažādi materiāli. Tie ir gan proteīni, gan lipīdi. Un es savos pētījumos pievērsos tieši lipīdu, jeb tauku oksidēšanās pētījumiem. Tātad tauki tas ir visdažādākās augu eļļas, un ar to pielietojumu jūs noteikti esat jebkurš saskāries savā ikdienā. Tā ir gan pārtika, kosmētika un medicīna, gan arī tehnikā, kā piemēram degvielās, mežastrādes darbos, ziežvielās, krāsvielās vai hidrauliskajos šķidrumos. Par to, kas ir eļļa. Eļļu mēs iegūstam no visdažādākajiem eļļas augu sēklām. Es palūkšu Kārli padot riņķī. Būs jums daudz uzskats materiālu. Tātad no sēklām, kuras izspiežot, mēs attiecīgi iegūsim. Jā, visu šo tā garšu. Kuras izspiežot, mēs iegūstam visdažādākās eļļas. Tur Kārlim ir paraudziņi gan ar klasiskajām linu un rapšu eļļām, gan arī mazāk zināmas, kuras izmanto vairāk kosmētikā. Tātad mēs iegūstam ne tikai eļļu, bet arī spraukumus, kuru paraudziņš arī būs apskatāms. Un spraukumus izmanto gan lobarībā, gan zemes riekstu eļļas spraukumi ir, piemēram, halva. Tātad, kas ir šajā eļļā? Eļļa ir triglicerīdu maisījums, kuru struktūru mēs redzam uz ekrāna. Diemžēl, sevišķi polinepiesātinātās taukskābes, kas ir nepieciešamas cilvēka mentālai un fiziskai labai attīstībai, ir pakļautas visdažādākajiem oksidēšanās procesiem. Un šīs te oksidatīvi nestabilākās vietiņas ir atzīmētas. Pirmajā brīdī varētu likties, kas tad par to, ka mums eļļa oksidējas, bet eļļai reaģējot ar skābekli veidojas peroksīdi, kas dažos gadījumos var būt arī sprādzienu bīstami, kā piemēram acetona peroksīds, kur izmanto teroraktu veikšanai. Protams, eļļas peroksīds mums nesprāgs, bet arī viņiem piemīt daži trūkumi. Pirmkārt jau organoleptiskie, kas nevienam nebūs patīkami, ja kosmētikas produkts vai mājās esošā eļļa būs sākusi nelabi smaržot. Šeit palaidīšu riņķī gan vienu kosmētikas produktu, kurš ir sācis bojāties, gan arī koncentrētā veidā smaržu, kas nepatīkama rodās. Bet šie te organoleptiskie trūkumi būtu mazākais. Diemžēl arī oksidētās taukskābes var bojāt mūsu veselību, izsaucot, piemēram, aterosklerozi vai DNS bojājumus. Savukārt DNS bojājumu var tālāk izsaukt arī vēzi. Lai samazinātu oksidēšanās procesus, parasti izmanto visdažādākos antioksidantus. Visus antioksidantus nosacīt mēs varam sadalīt divās lielās daļās. Tie ir dabas izcelsmes savienojumi un sintētiskie. Vispirms nedaudz par dabas produktiem. Mūsu grupā mēs izmantojam divu veidu dabas materiālus. Pirmkārt, tie ir pārtikas ražošanas atkritumu produkti. Bija burciņās redzamas gan sēklas, gan spiedpaliekas, gan dažādi pumpuri, kā arī graudaugi. Lai eļļas oksidatīvo stabilitāti uzlabotu, mēs apskatām vairākas metodes, bet pirmā, pati vienkāršākā, kad mēs ar eļļu macerējam jebkuru mums vēlamo augu, ir izmantojam jebkuram mums mājās, lai iegūtu eļļu ar sev vēlamajām īpašībām.
kur ir uzlabota ne tikai oksidatīvā stabilitāte, bet pamainīt arī krāsa un garša. Pozitīvi, ka šādi mēs varam uzlabot eļas oksidatīvo stabilitāti pat līdz 1,5 reizēm, un šī stabilitāte ir līdzīga kā sintētiskā antioksidanta BHT sasniedzamajam efektam, kā arī metode ir ērta un zaļa. Diemžēl šādi pagatavotai eļļai piemīt zinātniskas dabas trūkums. Ja mēs vēlamies pētīt antioksidantu darbības mehānismus un struktūras aktivitātes sakarības, tas, diemžēl, ir neiespējams, jo tie ir minorās daļas mūsu eļas maisījumā. Un, lai varētu nedaudz sīkāk papētīt, kā antioksidants darbojas ne tikai eļļās, bet vispār kā notiek oksidēšanās reakcijas, mēs izvēlējāmies vienu no dabas antioksidantiem. Viņš ir redzams šeit uz slaida. Tas ir pazīstams ar nosaukumu avenantramīds. Tas ir galvenokārt no auzām izdalīts savienojums, un tāpēc arī pateicoties tā latīniskajam nosaukumam ir šāds nosaukums. Un savā grupā mēs veicām dažādas šīs struktūras modifikācijas, lai modifikācijas būtu ērtāk saprotamas arī cilvēkiem, kam nav ļoti dziļu zināšanu organiskajā ķīmijā. Mēģināšu šo modifikāciju veikšanu attēlot, izmantojot apģērbus, un šīs molekulas ietērp dažādās struktūrās. Šādā veidā ietērpjot molekulas, izmantošu šādus apģērba gabalus, kas ir doti maliņā, un kopsumā šādi ir veiktas apmēram 100 vai pat vairāk savienojumu modifikācijas. Un attiecīgi turpmākajos attēlos tad mēs redzam, ka šai te struktūrai mainījām aizvietotājus vienā un otrā galā, un attiecīgi, ja turpmāk būs molekulas saglabājusi apģērba gabalu, tad izmaiņu veikšana šajā daļā neietekmē savienojuma aktivitāti. Bet tā kā mēs labi zinām, ka ar jebkuru apģērbu mēs nevaram iet uz jebkuru pasākumu, arī šiem te savienojumiem ir daži būtiski elementi, kas viņam ļauj darboties tieši kā antioksidantam. Nu, un šajā gadījumā mēs atklājām, ka, lai šī struktūra būtu spējīga darboties kā antioksidants un pasargātu dažādas lietas no oksidēšanās, ir nepieciešams, ka kurpju vietā molekulā ir attiecīgi sīringa aldehīda vai vanilīna atlikums, bet savukārt šis te fragmentiņš pa vidu, kas oriģinālā bija dubultsaite, tālāk tiek apzīmēta ar šo te bantīti, var tikt mainīts. Un viņa izmaiņai līdzīgi kā cepurei nav nozīmes. Tātad mums var būt šeit gan vienkāršā, gan divkāršā saite. Veicām arī šeit kā neredzamā ūdeņraža atoma modifikāciju, aizstājot ūdeņraža atomu ar citām funkcionālajām grupām, un nonācām pie secinājuma, ka arī šai grupai nav izšķiroša nozīme, tīri, lai nodrošinātu aktivitāti, bet savukārt tas ļoti ietekmē savienojumu ātrumu, kas arī ir būtisks, lai mūsu antioksidants ar brīvo skābekli reaģētu pēc iespējas ātrāk. Šeit ir vēl viena modifikācija, kas maz ietekmē, bet savukārt, ja mēs ar šo te filozofisko cimdu saprotam šo te cikla saslēgšanu, kad veidojas jauns heterociklisks savienojums, tad atklājās pārsteidzoši, ka savienojumiem diemžēl nedaudz samazinājās aktivitāte, bet par to nozīmīga nebija ne šī ar cepuri, ne ar kurpēm apzīmētā daļa, un viņi visi bija vairāk vai mazāk aktīvi. Protams, veicot sintētisko darbu, izdalījām arī dažus starpproduktus un izaivielas citu savienojumu ieguvēju, un intereses vadīti nolēmām pārbaudīt arī to spēju darboties kā antioksidantam, un kā viena no mūsu izaivielām ir šī te, kur pirmajā brīdī varbūt maz līdzības ir ar izejas produktu, ja neskaita šo te kanēļskābes atlikuma daļiņu. Un šeit bija mūsu pozitīvākā vēsts, ka šie te savienojumi pilnīgi visi neatkarīgi no aizvietotājiem šajā daļiņā uzrādīja ļoti labu spēju inhibēt dažādus brīvos radikāļus. Un nobeidzot savu prezentāciju, es ceru, ka man izdevās jūs iepazīstināt un ieinteresēt eļļu oksidēšanās procesos un to spējā samazināt šos procesus, kā arī novēlēt mums visiem, lai mūsu sirdis sadegtu mīlot un skaisti nodzīvojot dzīvi, nevis aptaukošanās un novecošanas rezultātā.
Paldies par uzmanību!